Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 12. nodaļas. Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Jēzus tiem bija labi atbildējis, nāca un viņam vaicāja, kurš ir augstākais bauslis par visiem? Jēzus atbildēja, augstākais ir: klausies, Izraēl, tas Kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs Dievs, un tev to Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visas sava prāta un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa par šiem nav. Un rakstu mācītājs viņam sacīja, gan labi, mācītāji, tā tiesa, ko tu sacījis. Viens vienīgs Dievs ir un cita nav kā viņš vien, un to mīlēt no visas sirds un no visa prāta un no visas dvēseles un no visa spēka un tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, uz to sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņam jautāt. Āmen. Dievs Kungs, sūti savu svēto garu pie katra no mums, lai mēs tavus vārdus saprotam un uzņemam savā sirdī, lai tie mums vada ticības un dzīves ceļā, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mēs varam teikt, ka noslēdzot šo ticības atjaunošanas nedēļu, mēs turpinam domāt un gribam saprast, kas ir tas izšķirošais, ko Dievs no mums sagaida, lai mēs varētu ieiet viņa tuvumā, viņa valstībā. Mēs redzam pēc vecās derības, ka Kristus tiek likts pretī dzīvnieku asins upuriem. Un varbūt kādam liekas, kāpēc mums par tādām senām un maģiskām lietām jādomā. Tāda ir bijusi ticības ceļa attīstība. Un tikai redzot, kā tā ir mainījusies, mēs varam saprast arī šodienas patiesību. 5. Mūzes grāmatā notiek šī otrreizējā Dieva likumu došana, atkārtošana, pie sirds likšana, pie vārtiem un pie pieres, lai cilvēks aizvien tos atcerētos. Un kad mēs mācām baušļus, tad mēs sakām pēc pēdējām, ja visi cilvēki pēc tiem dzīvotu, tos ievērotu, tad gan mēs dzīvotu vienā taisnīgā pasaulē, kur neviens nezaktu, nenokautu, cienītu un sargātu savu un citu laulību. Tad tā patiešām būtu kā dzīve tādā zemē, kur piena upes tek gar medus krastiem. Tā tad kā pasakā. Toreiz šie vārdi netika teikti neticībā. Pasakas attieksmi mēs esam bijuši spiesti pielikt klāt paši, jo redzam, ka šie likumi ir Dieva mēraukla, sētiņa, kas norāda, iezīmē, nevis Ķīnas mūris, kas aizsedz un neļauj kāpt tai pāri. Baušļi nav domāti tam, tieši pretēji, tie ir uzdevums cilvēkiem pašiem domāt un būt atbildīgiem par savu dzīvi Dievu priekšā. Tas šajā Mūzes teiktajā ir uzsvērts, sakot, ka mums ir viens Dievs,
kas pār visiem vienādi valda. Viens no galvenajiem brīdinājumiem, kas jāsaka Dieva likumiem klāt, ka tie nerāda Dievu kā briesmīgo soģi, kas visu aizliedz, bet ka tie brīdina mūs no visām bedrēm, kurās cilvēki var iekrist. Neej turp, nedari to, tev sāpēs. Tā kā mēs bērniem sakām, nebāz rociņu pie plīts durtiņām, tev sāpēs. Kam no jums mājās ir plīts durtiņas? Vairs jau nav iespējas bērnam to iemācīt. Varbūt tāpēc ir tik grūti šodienas bērniem iestāstīt, ka pašam ir jāsargās no nelaimēm. Un tad patiesi varēs teikt, ka tad arī Dievs tevi sargās. Tā, kā viņš sarga ar saviem likumiem. Tā tiek parādīta cilvēka uzvedības karte, kur viss ir atzīmēts, un kurā maršrutus, kā mēs savā telefonā navigāciju, katrs varam ielikt pats. Brīvība, par kuru arī jāatbild. Atbildīga izvēle. Bet jau šajās vecās derības vietās tiek iezīmēts arī tas pārākais ceļš, kuru piepildīt nāks pēc ilga laika Kristus, mīlestības ceļš. Arī daudzie Dieva likumu izteikšanas, iegaumēšanas veidi ir ļoti līdzīgi tai rūpībai, ar kādu mēs izturamies pret saviem bērniem, kamēr viņi ļaujas. Kur tu ieliki maciņu, vai tu nepazaudēsi, vai tu esi silti saģērbies, vai tu nesaslims. Atkārto pirms gulētiešanas vielu rītdienas eksāmenam. Tas ir tieši tā, kā mēs šeit lasījām Dieva likumus, tev būs turēt acu priekšā vienmēr. Dieva mīlestība patiesi ir kā tēva mīlestība. Kādas tur dusmas, tikai rūpes, kas saskaras ar bērnu patstāvību. Mūsu laikā ir sevišķi labs šis vienkāršais, visu kopā saņemošais mīlestības bauslis, kuru mēs šodien gandrīz 3 reizes dzirdējām, un evaņģēlijā to atkārtoja Jēzus. Šī vieta ir visos 3 pirmajos evaņģēlijos, kas rāda tās īpašo svarīgumu. Tev ir jāapzinās, ka Dievs ir viens un visu varens. Viņš ir pie radīšanas, un tā viņš ir šodien ik brīdi pie katra, kam viņš ir devis dzīvību. Un viņš ir klāt, ka tu izdarīsi savu izvēli, kā rīkoties ar šiem baušļu brīdinājumiem. Viņš ir klāt katrā tavas dzīves brīdī, katrā priekā un vēl jo vairāk bēdās. Jo bēdās cilvēka sirds pati raujas uz augšu pie viņa. Ja tu sapratīsi, ka tas ir Dievs, kas tevi šajā brīdī var uzklausīt, tad tu varēsi viņu iemīlēt bez bailēm. Un jo tālāk dzīvosi, jo ciešāk ar viņu būsi saistīts. Ar visu sirdi un dvēseli, ar prātu un ar spēku. Tas ir tik stipri, tik neatraujami saistīts. Visās jomās instinktīvi, redzami un visstiprāk, protams, garā neredzami. Jo tur, neredzamajā pusē, ir sākums un pamats visām garīgajām attiecībām. Redzamās lietas jau ir kā rezultāts, kā svētības augļi, kā tie darbi, ko mēs darām pēc viņa pavēles.
Un šajā redzamajā pusē parādās arī mūsu savstarpējās attiecības. Ja par attiecībām ar Dievu mēs varam censties nerunāt, teikt, kad mēs tās intīmi turam pie sevis, paturam lūgšanu sarunās, nākot uz dievkalpojumiem un pēc tam dzīvojot atkal tālāk, tad attiecības ar tuvāko ir visiem redzamas. Un ļoti bieži tās ir deformētas visdažādākajos veidos. Mēs par to runājam, bet visu laiku it kā par svešiem, jo dīvaini mīlestības attiecības taču var izjust tikai cilvēks pats. Pāvils mīlestību apraksta 1. vēstulē korintiešiem augstajā mīlestības dziesmā. Un tur visas ir tās īpašības, kas piemīt cilvēkam, kad viņš ir mīlestībā. Lēnprātība, laipnība, viņš neskauž, viņš nelielās, nav uzpūtīgs, neizturas piedaudzīgi, nemeklē savu labumu, neskaistas, nepiemin ļaunu un priecājas par patiesību. To visu lasot, domas kā par baušļiem. Ja cilvēki dzīvotu šādās attiecībās, tad debesu valstība būtu iestājusies. Mīlestības avots un sākums ir attiecības ar Dievu pašu. Mēs vakar sarunā ar diakoniem pieminējām Luīsa izteikto līdzību par riteni, kur Dievs ir centrā, un visi cilvēki ir kā spieķi, kas tajā ir iestiprināti. Un ja viņi turās pie sava centra, tad arī savā starpā viņi ir pareizās attiecībās. Tādēļ Kristus šeit tik uzsvērti māca: mīli savu Dievu ar visām iespējamām maņām, ar prātu un ar garu. Ja mēs gribam uzturēt savā starpā saites tikai redzami, nevis neredzami, tad tās nebūs stipras. Tad būs vajadzīgi gari līgumi uz 30 lapām, kur viss ir aprakstīts. Un mēs dzirdam, ka šodien patiesi laulību līgumi tiek slēgti aizvien vairāk. Neko jau cilvēkiem nevar pārmest. Labāk, lai viņiem ir skaidrība, bet tas ir signāls jau pašā sākumā, ka mūsu attiecības var tikt arī pārtrauktas. Visi gan laikam ir teikuši, līdz nāve mūs šķirs, bet paturējuši prātā, ka šīs ir tikai laicīgās zemes attiecības. Visa Dieva likuma un Kristus mācība ved mūs pie pamatīgākas dzīves, kam vajadzētu būt visiem taču ļoti gribētai. Un vārdos tā tas arī ir. Bet ja mēs atstājam rezerves durtiņas, ar gaismiņu vai bez, tad grūtā brīdī mēs nevis meklējam atbildes savā starpā runājot, vai savas dvēseles sarunā ar Tēvu, kas debesīs, bet sarunās ar draugiem, draudzenēm, varbūt vēl kādiem padomdevējiem. Turpretim, ja mēs zinām, ka lai kas arī notiktu, mēs divi esam savienoti vienā garīgā personā, kam tad arī ir jāatrod izeja, skatoties uz savas dzīves centru, kur ir Kristus vārdi: mīli savu tuvāko kā sevi. Un tas atkal ir vesels stāsts. Kā cilvēki nonāk līdz tam, ka nemīl sevi.
atkārto vienu un to pašu, ka viņi ir slikti, ka viņi ir ļauni, ka viņi ir nenovīdīgi. Viņi atzīst it kā lielā pazemībā, cik slikti viņi ir. Un šo īpašību uzskaitījums ir pilnīgs pretstats tam, ko mēs teicām par cilvēku, kas dzīvo mīlestībā. Mēs runājam par mīlestību kā par dzīves veidu. Protams, to vislabāk var ieraudzīt divu cilvēku attiecībās, tādēļ es šīs piesaucu, bet Kristus runā par mīlestības pilnām attiecībām, kas attiecas uz katru no mums un kā mēs attiecamies pret savu līdzcilvēku. Ja Dievs tevi mīl un viņš mīl, tad tu vispirms atbildi viņam ar pateicību, un tā viņa mīlestība ienāks pie tevis. Katra klusā saruna ar viņu tevi izmaina. Nevar būt tā, ka Dieva mīlestība, ja tu viņu lūdz, nespētu pie tevis ienākt. Un tā tu sevi ar laiku sāksi vērtēt citādi, kā Dieva bērnu, kas viņam ir svarīgs. Tev pat nevajadzēs kaut kā īpaši domāt, kā man tagad pret savu tuvāko attiekties. Dieva ieliktā attieksme pati no tevis staros. Tas būs tas Dieva valstības tuvums, kas mainīs arī ikdienu. Un tie būs tie darbi, kuri aicinās citus cilvēkus. Ar vārdiem mēs daudz ko varam teikt, bet ja viņi ierauga, ka mēs esam citādi, tad viņiem arī gribēsies tādiem būt. Tā mēs esam atkārtojuši zināmas lietas. Bet tagad, kā 5. Mūzes grāmatā, pārbaudīsim katrs, kā tās notiek pie manis. Mājas darbs. Vai es apzinos, ka Dievs ir pie manis? Ka viņa mīlestība izpaužas dēla nākšanā pie cilvēkiem. Ka Kristus mīlestība ir tajā bezgalīgajā paklausībā, līdz pat nāvei pie krusta. Un ka tur viņš izlēja savas Dieva dēla asins, lai mēs varētu lūgt un saņemt grēku piedošanu, pestīšanu no mūsu kopīgā tēva, kas ir debesīs. Viņš visas pasaules lietas ir tā salicis, lai mēs tās varētu lietot un dzīvot mierā un saticībā savā starpā. Tādēļ lūgsim, lai šī Kristus mācība un viņa upuris nepaliek tikai vārdos, kas izskan un izgaist, bet lai tas atrod paliekošu vietu mūsu garīgajā dzīvē, jo, atbildot uz sākumā uzdoto jautājumu, mīlestība ir tā izšķirošā ticības ceļā. 1. Jāņa vēstulē mēs lasām, mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Āmen.